Labdien! Šodien mēs atkal esam mūsu projektu Darīsim kopā studijā. Un es aicināju mūsu ekspertu Igoru Trubko, Rīgas apsaimniekotāju asociācijas priekšsēdētāju un arī apsaimniekošanas uzņēmuma Rīgas nama apsaimniekotais pārstāvi parunāt par tādu krīzes situāciju Salaspilī. Igor, ko jūs varat mums izstāstīt par Salaspils situāciju, un vai tiešām tur viens nama pārvaldnieks vienkārši ir pazudis, pametot visus savus klientus ar parādiem? Jā, Salaspils pašvaldība paziņoja dzīvokļa īpašniekiem, ka SIA namu pārvaldīšana nav norēķinājies ar atkritumu izvešanu, izveidojis pārāds pāri 140 000 eiro, kā rezultāta dzīvokļa īpašniekiem, lai saglabātu šo pakalpojumu, nekavējuši vajag pieņemt lēmumu par pārvaldnieka maiņu. Arī Salaspils siltums uztaisīja līdzīgu paziņojumu un SIA Valgums S. Šajā situācijā, ja ņemot arī vērā, ka šim pārvaldniekam ir parādi valsts ieņēmuma dienestam, kopēja parāda summa bija pāri 250 000 eiro uz dotu brīdi. Un ko tas nozīmē iedzīvotājiem? Kā viņam šobrīd rīkoties? Rīcība nav korekta, jo tomēr vajadzēja iepriekšējiem pārvaldniekam pieturēties likuma normām un līgumam, saulaicīgi informēt dzīvokļa īpašniekus, lai tie pieņemtu lēmumu. Lai pieņemtu lēmumu, ir nepieciešams sasaukt sapulci, rīkot aptauju. Lēmumu par citu pārvaldnieku izvēli. Tā būtu korekta rīcība, bet ņemot vērā, ka jau iepriekšējais pārvaldnieks rīkojas nekorekti, gaidīt, ka viņa rīcība turpmāk būs korekta, ir naivi. Ja? Es domāju, ka šajā situācijā jāpieņem informāciju tāda, kāda ir šodien Salaspilī. Labi, bet es saprotu, ka nama pārvaldīšana apsaimnieko 32 mājas, un šobrīd šīs mājas jau no rītdienas var palikt bez noteiktiem komunāliem pakalpojumiem. Cik ātri vajadzētu rīkoties iedzīvotājiem un cik ātri viņi var izvēlēties jaunu pārvaldnieku? Šeit vajag obligāti ievērot dzīvokļa īpašuma likumu. Ja viņi sasauc sapulci, tad nedēļu iepriekš par to vajag informēt visus dzīvokļa īpašniekus. Bet, ja viņi rīko aptauju, tad jāņem vērā, ka aptaujai jāiet vismaz 2 nedēļas. Labi, vai es pareizi saprotu, ka vismaz mēnesi vajag, lai korekti nomainītu apsaimniekotāju. Bet kā tad mājām saglabāt komunālos pakalpojumus? Ja pakalpojumu piegādātāji šajā situācijā firma, kura nodarbojas ar atkritumu izvešanu, saņems no dzīvokļa īpašniekiem informāciju, ka viņi tuvākā laika pieņems lēmumu un tāda datuma sasauc sapulci vai rīko aptauju, esmu pārliecināti, ka firma, kurā nodrošina atkritumu izvešanu, ies pretī un sagaidīs dzīvokļa īpašnieku lēmumu. Ļoti labi, tad iedzīvotājiem ir vēl kaut kāds laiks izvēlei. Mēs saņēmām tādu signālu par to, ka SIA nama pārvaldīšanā rekomendēja iedzīvotājiem izvēlēties vienu citu pārvaldnieku. Es šodien nenosaukšu šī uzņēmuma nosaukumu, bet kā jūs vērtējat šādu rīcību, vai ir korekti atkal uzspiest iedzīvotājiem kaut kādu noteiktu nama pārvaldi? Ņemot vērā, ka iepriekšējiem pārvaldniekam ir milzīgi parādi, tā skaita valsts ieņēmuma dienestam, es nedomāju, ka vajag šādam piedāvājumam pilnīgi uzticēties. Tomēr vajag kritiski pieiet un izvērtēt visas iespējas, ko piedāvās jauns pārvaldnieks, bet atbilstoši dzīvokļa īpašuma likumam sapulci un aptauju organizē konkrēti dzīvokļa īpašnieks, un tai viņu pienākums piedāvāt jaunu pārvaldnieku. Tad, principā, mēs varētu izskatīt 2-3 piedāvājumus vismaz, lai izvēlētos to pareizo, vai ne? Tas būtu loģiski, jo praktiski taču nav šodien ziema, ka mīnus grādi uz ielas, ka tūlīt sasals visas komunikācijas. Tomēr jāpieiet korekti,
iedzīvotājiem vajag izvērtēt visus piedāvājumus un pieņemt tādu lēmumu, pa kuru viņi nobalsos ar vairākumu, un viņi ir pārliecināti, ka jauns piedāvājums būs labs. Tātad jūsu padoms ir vērtēt dažādu pārvaldnieku piedāvājumus, bet es gribētu pajautāt, nama pārvaldīšana ir būtiski bankrotējusi. Kā mēs varam zināt, ka mūsu jaunā nama pārvalde ir finansiāli stabila? Pirmām kārtām iet valsts ieņēmuma dienesta mājaslapa, paskatīt, vai ir nodokļu parādi. Otrais, mājaslapā Rīgas Salaspils siltums, Valgums S, vai ir parādi pār pakalpojumiem šai firmai pret citam mājām. Un arī piezvanīt tā pat firmai, kura nodrošina atkritumu izvešanu, vai jaunam pārvaldniekam nav viņu priekšā parādus. Ja pārādi ir, tad tomēr jāvērtē kritiski, vai viņi būs spējīgi. Vai nebūs sliktāk vēl? Sliktāk diez vai, bet vai viņi būs spējīgi nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību. Labi, tad vēl viens jautājums. Kas, jūsuprāt, tagad notiks ar tiem lieliem parādiem, ar kuriem pazuda tas iepriekšējais pārvaldnieks? Tā taču ir kaut kāda iedzīvotāja samaksātā nauda, vai ne? Likums nosaka, ka iepriekšējiem pārvaldniekam mēneša laika jānodot jaunam pārvaldniekam mājas lietu, tā skaita visas saistības. Tas nozīmē, ka vajag nodot ne tikai uzkrājumi remontiem, bet arī dzīvokļa īpašnieku parādus par konkrētiem pakalpojumiem. Lai jaunais pārvaldnieks var vērsties tiesa pret tiem parādniekiem, kuri nav samaksājuši, pieņemsim, par siltumenerģiju, ūdens apgadi. Un jaunam pārvaldniekam jāizvērtē, vai parādi pakalpojuma piegādātājiem no šīs firmas sakrīt ar parādiem, ko parāda dzīvokļa īpašnieki. Un ja nesakrīt? Un ja nesakrīt, tad šajā situācijā jāvēršas tiesību sargājušās iestādēs un jāierosina kriminālu lietu par naudas piesavināšanu. Labi, es vēl gribēju pajautāt, vai jūsu uzņēmumam Rīgas nama apsaimniekotājs ir pieredze šādu māju apsaimniekošanā? Es domāju, tās mājas, kas bija, apzaktas. Jā, mēs pārņemam vairāk nekā 150 mājas līdzīgas situācijas. Salaspilī tā bija SIA enerģētikas 33, kurš kopumā par siltumenerģiju bija ļoti daudz pārāda. Rīgā tāds SIA māju servis, kā SA, SIA namu apsaimniekošana un citi. Un praktiski visas tiesas mēs vinējam. Tur, kur bija lielas starpības, mēs ierosinājām kriminālu lietas. Ļoti labi. Rezumējot, iedzīvotājiem vēl ir laiks, lai mierīgi izvēlēties jaunu pārvaldnieku, un, protams, šis process ir ļoti svarīgs, vajag izpētīt visu piedāvājumus. Un, ja jums ir kādi jautājumi, droši uzdodiet tos komentāros, mēs mēģināsim atbildēt, un es atvados līdz nākamajai reizei. Paldies jums, Igor!